Vai Lasmanovika var izdzīvot ar 0 eiro dienā? Iepriekšējā inkredīta sērijā mēs ar Sinču triecām uz nebēdu. Bet vai mēs varam izdzīvot neko netērējot? Ko es ēdīšu? Thank God, man ir ola. Es ceru, ka es vismaz šodien izdzīvoju. Ok, brokastis kaut kā izdzemdēja, pārsteidzoši bija ļoti labas. Un varēja sākties jautrākā daļa, kā tikt līdz darbam, kurš ir 7 km attālumā. Es domāju, vai es šodien gribu braukt ar Mercedesu vai ar elektrisko sabiedrisku. Feliz nebedē. Šautauts maniem studiju gadiem, jo tad man eksistēja tikai Mercedesi no Rīgas satiksmes. Es izcili atceros, kur kas brauc un kur man ir jāpārkāp. And I made it. Vienīgais šis man aizņēma pusotru stundu, lai nokļūtu darbā, nevis 20 minūtes. And finally, es esmu darbā. Čau! Tas ir pirmā. Kas tev atveda? Tu gribi redzēt? Pagā! Slay! Labu apetīti, Ričard, tu varbūt gribi mums pusdienas uzsaukt? Ričards negribēja, bet šautauts Ričardam. Un tad pēc pāris stundām darbā mums bija tāds, mēs gribam atkal ēst. Atrisinājām pirmo problēmu, dabūjām mašīnu. Ir 5 vakarā un man kurkst vēders. Paldies! Bon appetitos! Mašīnā dzīve atkal tik skaista lieta! Un izliksimies, ka šo mēs neredzam. Nesakat nevienam. Uz EHR rēķina izsaucām taksi līdz mājām. Vakarā mums bija vēl viena filmēšanās. 0 budžeta diena bija beigusies. Esmu pelnījusi ar Sintiju piemēru. Es neticu, ka mēs izdzīvojam šo dienu. Raksti komentāros, vai arī tev sanāktu ar 0 eiro izdzīvot. Tiekamies nākamajā inkredīta video. Piesako inkredīta profilam.